Krustpils izcīna pirmo panākumu pirmās līgas čempionātā MU18 grupā labākās sekmes Ķekavas Buldogiem 2013. gada pasaules čempionātā jauns turnīra formāts. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Floorball News W podcastu, un tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz nedēļas notikumiem sieviešu floorballā Latvijā un pasaulē. Aizvadītās nedēļas nogalē notika divas spēles Latvijas čempionāta pirmajā līgā. Piektdien Krustpils floorballistis savā laukumā negaidīti pārliecinoši ar 26 sagrābu Kojotī. Lielisku sniegumu uzvarētāju rindās nodemonstrēja Inita Voitiņa, kura guva 7 vārtus un atzīmējās ar 2 rezultatīvām piespēlēm. Jāpiezīmē, ka šī mača sākums aizkavējās par pusotru stundu un sākās 20:36. Savukārt sestdien Ķekavas Buldogs savā laukumā ar 6-0 atstāja sausā Irlavu Tukums. 4 no 6 vārtiem guva Buldodža līdere Anda Lūža, bet vārtsardze Elīna Jēge atvairīja visus 30 metienus, tādējādi aizvedot savu pirmo sauso spēli kādā no augstākā līmeņa čempionātiem un otro sauso spēli savā karjerā. Svētdien Ķekavas sporta namā tika dots starts Latvijas bērnu un jaunates čempionātam meiteņu U18 grupā. Pirmajā posmā bija paredzētas 7 spēles, taču notika 4 no tām, jo Inčkalna floorballistes nebija ieradušās un 3 komandām tika piešķirtas tehniskās uzvaras. Savukārt tajos mačos, kuri notika, Ķekavas Buldogi ar 7-3 un 8-3 pieveica attiecīgi FS Masters, Blindsafe un Rīgas Lauvas. Rīciniecēm bullīšos izdevās pieveikt Rubeni ar 4-3, tomēr pēc tam sīvā cīņā piekāpās FS Masters komandai ar 5-4. Pēc aizvadītā pirmā sabraukuma Ķekavas Buldogi ar 9 punktiem ieņem pirmo vietu, apsteidzot FS Masters Blindsafe par 3 punktiem, savukārt trešo pozīciju ieņem Rubeni, kas aizvadīs par 1 spēli mazāk. Piebildīšu, ka video apskatus no abām pirmajām spēlēm jūs varat noskatīties mūsu YouTube kanālā youtube.com/floorballnewsw. Pagājušo sestdienas Starptautiskā Floorball federācija oficiāli apstiprināja pasaules čempionāta jauno turnīru formātu, kurš tiks ieviests sākot ar 2013. gadu, kad Čehijā notiks pasaules čempionāts sievietēm. Nolikumā paredzēts, ka turpmāk A un B grupās tiks ielozētas labākās 8 valstis pēc IFF ranga, savukārt C un D grupās to valsts izlases, kuras šajā rangā ieņem 9. līdz 16. pozīciju. Saskaņā ar jauno kārtību komandas, kuras A un B grupās iekļūs labāko divniekā, automātiski nodrošinās vietu ceturtdaļfinālā. Savukārt 3. un 4. vieta spēlēs tā saucamo mazo astotdaļfinālu ar izlasēm, kuras ieņems pirmās 2 pozīcijas C un D grupā. Jāpiezīmē, ka Latvijas izlasē šis turnīra formāts ir ļoti izdevīgs, komanda automātiski nodrošina vietu playoffā, taču var pacīnīties par vietu ceturtdaļfinālā un dienu atpūtai. Tiesa, mūsu dāmām vēl jāiekļūst pasaules čempionāta fināla turnīrā. Atgādinām, ka nākamgad no 29. janvāra līdz 2. februārim Valmieras Olimpiskajā centrā notiks pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs Eiropas pirmai grupai, un mūsu dāmas spēlēs ar Dānijas, Vācijas, Slovākijas, Igaunijas un Itālijas izlasēm. Zviedrijas 2. divīzijā pagājušo nedēļu cīņas atsāka mūsu leģionāres. Anita Šeins pārstāvētā Endre IF Angam Oldīs viesos ar 16-0 sagrāva IF Hansa Hoburg, savukārt Kristīnas Brantas un Lāmas Šņevskas Endre IF Angam A savā laukumā ar 9-2 pieveica Klintakants IK komandu. Šeina savā spēlē guva 4 vārtus, Kristīna Branta atzīmējās ar 2 soda minūtēm, bet Višņevska ar rezultatīvitātes punktiem neizcēlās. Aizvadītās nedēļas nogalē Zviedrijas Superlīgā notika 4 spēles. IBK Dalens sestdien viesos ar 3-1 pieveica Karlstad, bet svētdien atzina Djurgādens pārākumu 3-2.
Pixbo Valenstam savā laukumā sīvā cīņā ar 4-3 pārspēja Salas Siverstaden, bet Hudinge tika galā ar Linkoping florbolistiem 9-5. Sākoties 12. kārtas spēlēm, Zviedrijas Superlīgas turnīru līderu pozīcijas turpina nostiprināt Djurgādens, kas ar 33 punktiem ierindojusies pašā tabulas smailē. Par 5 punktiem mazāk ir KS Morai, bet Iksu ar 26 punktiem ieņem 3. pozīciju. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Sestdien notiks 2 spēles sieviešu virslīgā. Ķekavas Buldogs savā laukumā uzņems RSU, bet Kocēnas sportnamā izkrustos Rubens un Ķekavas florbolistes. Nedēļas nogalē turpināsies sieviešu pirmās līgas čempionāts. Sestdien Irlau Tukums mērosies spēkiem ar Rīgas Lavām, bet svētdien savā starpā cīnīsies Kojotī Liepu un Kruspils FK Ādaži. Nedēļas nogalē atsāksies Šveices SML līgas čempionāts. Diānai Sjominai un viņas pārstāvētajai Burgdorfas Wizards komandai stāv priekšā nopietns pārbaudījums un vienlaikus svarīgs mačs pret pašreizējo līdervienību Piraņa Kur. Paldies, ka klausījāties! Lai jums veiksmīgs šī nedēļa! Visu labu!